Un tagad pāris vārdos par novērojumu Brāļu kapos 8. maijā Rīgā. Šajā datumā notiek divi pasākumi. 130. Latviešu strēlnieku korpusa piemiņas brīdis un stundu vēlāk arī Latvijas valsts augstākās amatpersonas dodas turp nolikt ziedu vainagus, un mēs esam šos rituālus vērojuši 2010. gadā, 2011. gadā un dosimies arī rīt. Un, lai secinātu, vai ir notikušas pārmaiņas un kādas tās ir bijušas šajos rituālos, tad nedaudz iepazīstināsim ar to, kā tas ir bijis iepriekšējos 2 gados. Tātad 10:00 no rīta šādā veidā ierodas 130. Latviešu strēlnieku korpusa veterāni un viņu atbalstītāji, tostarp arī Rīgas mērs Nils Ušakovs. Šādi tas izskatās ar ziediem rokās. Tad pie svētās uguns šis gājiens apstājas un uz brīdi Inese Spūra saka runu, un parasti tās runas saturs ir līdzīgs. Tas ir stāsts par pēdējo kara dienu, par laiku, kad ievas un ceriņi ziedējuši reizē un arī tiek pieminēti kritušie cīņu biedri. Lūk, šis skats abos gados ir bijis līdzīgs. Pēc tam tiek nolikti ziedi pie svētās uguns un redzams, ka laiks pret šiem cilvēkiem nav bijis saudzīgs un ar katru gadu šo nācēju vecums ir tikai kļuvis lielāks. Pēc tam pa Brāļu kapu rindām notiek došanās pie mātes Latvijas, un pa ceļam šie veterāni noliek arī ziedus uz cīņu biedru plāksnītēm. Un viena no vairāk, tā teikt, populārākajām šīm kapu kopiņām ir Zaņtes Ozolas plāksnīte. Notiek pulcēšanās un aprunāšanās pie mātes Latvijas, un tad seko nākamais rituāls, kas ir ar valsts prezidenta, ministru prezidenta, Saeimas priekšsēdētājas un citu augstāku amatpersonu un vēstnieku ierašanās. Un šeit jau redzams, ka šo pasākumu kuplina godasārdze, arī ir svinīgais gājiens, tāpat arī ziedu nolikšana, to starp arī pagājušā gadā ir vērojama diezgan liela interese no vēstniecību pārstāvju puses. Arī šajā pasākumā mācītājs, kurš saka īsu uzrunu, un arī pūtēju orķestris, un tādējādi tiek šis pasākums darīts svinīgs. Taču viena no lielākajām pretrunām šajā pasākumā ir tā, ka šeit ir redzams veterānu pasākums, kas notiek stundu agrāk, un tur apkārt ir pilnīgs tukšums. 10. gadā bija viens mediju pārstāvis, un 11. gadā, kā redzams, neviens cits nefotografē, izņemot mūsu pašus pētniekus. Taču turpretī, ja palūkojamies uz brīdi, kad ierodas valsts augstākās amatpersonas, tad tur fonā ir redzami mediju pūļi, gan ar fotokamerām, gan ar filmēšanas iekārtām, un tā tas ir gan 10. gan 11. gadā. Proti, rodas šādi paradoks un pretruna, lai gan šī diena ir Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, un veterāni dodas pieminēt savus cīņu biedrus, tomēr par šo pasākumu pirmo intereses nav, un otrs pasākums piesaista šo mediju interesi tikai ar to, ka piedalās šīs augstākās amatpersonas. Un šī, manuprāt, ir ļoti ģeniāla Vita Zelčas fotogrāfija, kurā redzams, kā pagājušā gadā notiek šī varas izolēšanās no šī pasākuma, proti tur pie Brāļu kapa galvenās ieejas ārpusē stāv varas pārstāvji, kuri gaida, kad pēdējais no veterāniem, kas bija palicis Brāļu kapu teritorijā, viens pats izies ārpus šiem vārtiem, lai viņi varētu uzsākt savu rituālu, kas notiek izolēti no veterānu pasākuma. Un arī runājot par apmeklētājiem, šis bija vienīgais bērns, kas tika novērot šajā pasākumā, un tas arī raisa diskusijas un liek domāt par to, kā tad notika šīs kolektīvās atmiņas pārmantošana par šo upuru piemiņas dienu. Vainagi un ziedi, protams, ir daudz gan 2010. gan 2011. gadā, tikai pamainījušies laika apstākļi, un ja salīdzina šos abus divus rituālus, piemēram, par pamatu ņemot 2010. gadu, jo arī 2011. gadā nekas daudz nav mainījies, tad vienīgā pazīme, kas abiem ir kopīga, ir fakts, ka neviena ne otra grupa nepiedalās vienas vai otras piemiņas pasākumos būtībā. Tā liela izolēšanās stundu pirms būtībā abus pasākumus šķira 1 stunda, un mēs ceram, ka šogad šī situācija varētu mainīties, ka pasākumi varētu notikt iespējams reizē, gan varas pārstāvjiem, gan veterāniem, taču vai tā būs un kā šie rituāli notiks, to tad skatīsimies rīt. Paldies!